Mēs esam sonogrāfijas kontrolē, apšpricējuši zāles pa vēnus gaitu. Mēs vēlreiz kontrolējam sonogrāfijas, kur atrodas mūsu lāders, vai tas ir precīzi tur, kur mēs to plānojam. Un mēs sākam vēniņu apstrādāt ar lāzeru, vienlaikus kontrolējot arī šo procedūru sonogrāfiski. Operāciju mēs veicam ar vācu firmas BioLitek lāzeru, ar īpaši, teiksim, tas ir otrās ģenerācijas lāzers, kur vēnas ārstēšanai tiek izmantots tāds garo viļņu lāzers, kurš tieši bojā vēnas sieniņu, un caur to pacientiem pēc operācijas šobrīd vairāk nav vispār sāpju. Tā kā pacients sākot ar to pašu dienu var atsākt savas parastās ikdienišķās aktivitātes, viņš, teiksim, nejūt sāpes arī ne tikai operācijas laikā, bet arī pēc operācijas. Kā jūs redzat, arī ar šobrīd vēnu operāciju var veikt pilnīgi bez jebkāda asiņu zuduma. Jūs neesat redzējuši līdz šim brīdim nevienu kaut mazāko asiņu pilīti. Tas, ko mums palīdz šeit arī tā vietējā anestēzija, tas padara vēl šo tālāku operāciju mazāk traumatiski, jo tas papildus izpreparē šos paplašinātos zarus un apkārtējiem audiem. Tādējādi mums ir iespēja samazināt komplikācijas, kas saistītas ar tieši šo tālāko ķirurģisko procedūru. Vēnu operācijas ilgst līdz 2 stundām. Ir minimāls asins zudums un mazsāpīgs process. Turklāt pēc operācijas rētas praktiski nav redzamas. Tad pacientē tagad tiek uzlikti pārsēji, kas uzsūks sevī lieko šķidrumu, kas var izdalīties pirmajās 24 stundās no šiem mazajiem griezieniem. Tos mainīsim mēs rīt. Plus vēl papildus mēs nosaitēsim ar speciālu saiti arī zem kājas. Un tad pacientē tiks uzvilkts kājās zeķes, un viņa varēs doties staigāt. Turpināt savas ikdienišķās gaitas. Sajūta man ir ļoti laba. Ja mēs skatāmies, ka tomēr ir notikusi operācija, tad, es nevaru teikt īstenībā, ka man ir notikusi kaut kāda operācija. Es nejūtos savādāk vai kā citādāk, kā pēc kāda zobārsta apmeklējuma varētu salīdzināt. Tātad operācija izdevās labi. Jā. Tātad šodien vairāk būtu jācenšas staigāt. Zeķis paliek kājās tā, kā viņas ir jums, arī pa nakti. Ja kaut kas izspiežās caur pārsējiem, kāds mitrumiņš, asins pleķīts, par to nav jāuztraucās. Ja?